lūk, tāds ir gan mūsu ekspertu sastādītais tops par aizejošās Saeimas vērtīgākajiem deputātiem. Viens no viņiem šovakar ir mūsu studijā Jānis Lakzdiņš, 9. Saeimas deputāts. Labvakar, Lakzdiņ kungs. Labvakar. Un pie mums studijā arī ir politehnologs Jurģis Liepnieks. Labvakar. Mēs tad ar jums abiem kungi gribam varbūt ne tik daudz par tiem komplimentiem, kas tikko kā bija izteikti, parunāt, bet padomāt arī par to, kas mūs sagaida, bet, protams, ka mazliet arī parunājot par to, kas tad galā īsti ir noticis. Jāni, vai jums ir kaut kāds savs skaidrojums kā parlamentā, joprojām strādājošam deputātam, vai vēl vismaz mēnesi? Kāpēc tad tā 9. Saeima bija tik šausmīgi nemīlēta? Kur bija tas iemesls? Tāds kaut kāds, nemākulība, slikti cilvēki? Faktiski tās ir divas klasiskās kļūdas. Pirmā, pēcvēlēšana eiforijā un arī turpmākos gados virzot parlamentā un valdībā tādus lēmumus, kur ir acīm redzami jau tapšanas stadijā, saprotams, ka tie ir ārkārtīgi nepopulāri, ka tie neizies cauri un ka tie tiks nobremzoti. Tas ir, teiksim, tie piemēram, drošības labi. Drošības iestāžu likumi. Bet, teiksim, kaut kādi budžeta labojumi, tie nekad nav populāri. Ar tiem jau nekad laurus nevar dabūt. Cilvēki saprot, ka grūtā situācija, kāda ir šobrīd, budžets ir jāsamazina, ir jāsavelk, bet acīm redzamas stulbības, kļūdas cilvēki nepiedod. Otra, manuprāt, tāds kļūdu bloks ir virzīšana amatos cilvēkus, kur absolūti nav piemēroti. Klasisks piemērs, mans bijušais cīņbiedrs un varbūt tagadējais kolēģis Acis Lakteris, kurš bija savulaik, es uzskatu, viens no labākiem zemkopības ministriem, diezgan pavājš aizsardzības ministrs un pilnīgi izgāšanās finanšu ministra amatā. Tas ir tikai viens spilgts piemērs, lai man piedod kolēģis, bet tādu, diemžēl, bija daudz, un tas viss summējoties radīja to nepatīkamu iespēju. Protams. Jurģi, bet kāpēc tas tā notiek? To jau varēja kā politehnologs seko līdzi. Tur bija, teiksim tā, šo te pārstāvēto partiju līderu kaut kādas spēles savstarpējās, vai kas tur, viņi mēģināja savas rebes kārtot, un tāpēc pa ķēdi gāja kā domino princips arī vispār. Patiesībā es būtu gatavs teikt un kaut kā konkretizēt to lietu tik tālu, ka par procentiem, 80 iepriekšējās Saeimas katastrofālajiem reitingiem un par to nenormālu uzticības kritumu, ko piedzīvoja pagājušo Saeimu, faktiski atbildīgs ir Andris Šķēle. Es domāju, ka viena cilvēka loma šeit bija ārkārtīgi fundamentāli. Proti, tātad pirms 4 gadiem mēs bijām situācijā, ka Tautas partija bija ļoti pārliecinoši uzvarējusi vēlēšanas, ieguvusi lielāko faktiski augstāko punktu savā attīstībā, nostiprinājusies pašvaldībās kā nekad, ieguvusi lielāko frakciju un tā tālāk un tā joprojām. Un šī brīdī Andris Šķēle, kurš it kā bija vairāk vai mazāk distancējies no politikas un aizgājis no Tautas partijas, nolēma, ka ir viņa laiks, kā saka, ņemt lietas savā. Bet tas jau bija tikai pašās beigās? Nē, tas bija pašā sākumā. Tas faktiski sākās vēlēšana naktī, Jānis man apstiprinās, tas notika no pirmās dienas. Mēs arī uzreiz piedzīvojām būtisku šīs lielākās Saeimas frakcijas, valdības un koalīcijas politikas maiņu, ārkārtīgi daudzos punktos, virzienos, kurus Andris Šķēle uzskatīja par pareiziem. Sākot ar to, ka jānoslēdz līgums ar Krieviju, jādod Abrene, kas bija pilnīgi pretēja pozīcija iepriekšējai valdībai, beidzot ar drošības likumiem, attieksmi pret Knābu un Losto un tā tālāk un tā joprojām. Arī drošības likumi, respektīvi Andris Šķēle personīgi un viens pats, ienesa tādas būtiskas politikas izmaiņas, kurām sekoja Kalvīša valdība, koalīcija, un kur iekustināja tos procesus, kurus pēc tam, tad mēs visi zinām, kā tas attīstījās. Un tā bija faktiski viena cilvēka, protams, atbildība ir jāuzņemās visiem, kas sekoja šiem, ieteikumiem un padomiem, un, protams, Kalvīša kunga personībai tur bija būtiska loma, jo viņš varēja izšķirties, neiet Šķēles pavadā, vai, tur tā situācija nebija viennozīmīga, tā kā es negribu, tāpēc saku par 80%, jo vienmēr jau ir līdzskrējēji, nedomājošie, pavadā ejošie, un tā tālāk. Bet to pirmo akmeni pagājušās Saeimas lejupējā, kas pēc tam iekustinājis to pārējo, iemeta viens pats cilvēks. Labi, un tas tagad viss pa lielam tās kļūdas pieļautās, un tas viss ir transformējies vēlēšanu rezultātos. Viņi ir tādi, kādi viņi šobrīd ir, jo ne jau viņi radās tukšā vietā, protams, arī izņemot, ka vēlētāji ņem vērā to, ko viņi redzējuši pa šiem 4 gadiem ir.
Kā tad būs ar nākamo? Mēs zinām vismaz skaitlisko sastāvu. Personālijas vēl ne visas. Kā jums šķiet, vai nākamā 10. Saeima varēs izdarīt kaut ko labāku nekā 9. Saeima? Vismaz šobrīd ir tāda iespēja. Es varbūt atmetot malā to, ka sākumā visiem ir pilnīgi vienāds iespējas. Jā, tas skaidrs. Bet objektīvi jūs kā profesionāļi. Vēlēšana grāmatvedība, atklāti sakot, ir ļoti cerīga šobrīd, jo tie skaitļi vai deputātu skaits, kāds tīri teorētiski šobrīd ir vecajai koalīcijai, kur šobrīd ir ar 63 balsīm. Protams, Dombrovskim ir ļoti šis skaitlis cerīgs, bet tā ir tikai matemātika. Tās personālijas, tās personības, kas veido vienotību, ir ar ļoti lielām pretenzijām politikā. Tie cilvēki, tas, protams, ir ļoti labi, bet tie cilvēki, kuriem šajā jaunajā saimā būs jāuzņemās atbildība par ļoti grūtiem lēmumiem. Tie cilvēki, kuriem savā starpā būs jāsastrādājas. Un, manuprāt, es prognozēju, ka tieši tas būs galvenais klupšanas akmens nākošajā parlamentā. Vienotības, pieredzējušo un arī dažu jaunienākušo politiķu savstarpējās attiecības. Tu tā padomā, Jurģi? Jā, protams, tur nevar neko iebilst. Skaidrs, ka vienotībai ir arī bez šīm nosauktiem vēl virkni citu grūtību. Un tā, šī brīdī valdība un vienotība un Dombrovskis kungs skaidrs, ka bauda tādu milzīgu uzticības kredītu un tādu optimismu kredītā. Ja? Jo, protams, ka ārkārtīgi daudz cilvēku ir nobalsojuši, ārkārtīgi daudz cilvēku ir savu gribu pauduši. Viņi iegūs, principā, savai gribai atbilstošu koalīciju, lai kāda tā beigās tur arī sakratītos. Un tas mandāts ir ārkārtīgi stiprs un ārkārtīgi spēcīgs. Ja? Līdz ar to atbildība, kas gulstās uz Dombrovska pleciem, ir savā ziņā neapskaužama. Ja? Viņi var iztērēt ātri šo kredītu. Vēlam veiksmi. Var iztērēt ātri, var iztērēt netik ātri. Ja? Teiksim, Amerikā izdotās grāmatās, tad nezinu, sauksim tās par polittehnoloģiju. Šī fāzē visi runātu par to, ka par nepieciešamību mazināt cerības. Ja? Tas ir tas, kas būtu no tādas taktikas viedokļa. Viņiem tagad, tiešām gaida pārāk daudz no viņiem, būtu viņu izdzīvošanas tāds taktiskais, kas viņiem tagad būtu jādara, ir jāmazina tās milzīgās cerības un optimismus un eiforija, ja, teiksim, kas viņu vēlētājā šobrīd ir. Ja, jo tas ir tas, kas pēc vēlēšanām dabiski notiek. Ja tu labi uzvari ar spēcīgu rezultātu, cilvēki ir ārkārtīgi optimiski, ārkārtīgi priecīgi, ja, un tev ir viņi bišķi jāsazemē, ja, jo nekāda brīnuma rītdien nebūs un nekāda brīnuma parīt nebūs. Ja, un ir speciāli, tāpēc, teiksim, politiskajā mārketingā, politiskās komunikācijās speciāli zināmi, teiksim, veidi, kā to darīt, kā runāt ar savu vēlētāju, kādas dienas kārtības stādīt, lai kaut kā visus nolaist apakaļ uz zemes. Ja, jā, mēs uzvarējām, jā, mēs esam tādā. Bet, jūs saprotiet, mēs savā ziņā esam turpat, kur pirms nedēļas. Ja? Nekas jau nav. Ja? Bet, jā. Ir vēl viena problēma. Ja pirmā partijā, Tautas partijā, bija izteikts līderis, Šlesers Šķēle, tad vienotībai ir brīnišķīgs premjers. No vēlētāju viedokļa, to mēs redzam vēlēšanu rezultātos. Bet vienotībā nav politiski līderi. Izteikti politiski līderi, pirmās personas, ir vesela rinda cilvēku, pat jaunienācēji, kur pretendē uz pirmās violas spēlēšanu, un tas arī ir viens no tiem iemesliem, kas radīs problēmas. Daudz eksperti jau par to runāja, ka svarīgi, no kuras partijas tajā vienotībā būs vairāk cilvēku. Šobrīd it kā tie aprēķini provizoriski rāda, ka tie varētu būt no Pilsoniskās savienības. Tas, es esmu dzirdējis viedokļus, pagaidām tikai tāds profesionāļi un šauri kuluāros, ka tas var radīt ļoti lielu spriedzi iekšā šajā vienotībā.